Šajā video receptē es parādīšu pamata principu, kā pagatavot emulsijas tipa kremus. Tomēr jāatcerās, ka pagatavošanas nianses var būt atkarīgas ne tikai no ādas tipa, kuram jūs gatavojat kremu, bet arī no izmantotajām sastāvdaļām. Emulsijas tipa krēmu pagatavošanas pamatā tiek izmantot eļļa un ūdens, kā arī emulgators. Ir viela, kas savieno eļļu ar ūdeni stabilā emulsijā, lai tā nenoslāņotos. Mājās izmantojamiem emulgatoriem parasti proporcijas ir sekojošas: aptuveni 30% eļļas, aptuveni 65% ūdens un 5% emulgatora. Tātad šodien, lai pagatavotu 50 ml krema, es izmantošu 15 ml eļļas, aptuveni 32 ml ūdens un nedaudz emulgatora. Ir jāatcerās, ka, lai pagatavotu emulsijas tipa kremu, mums būs nepieciešamas 2 ūdens peldes, kurās mēs paralēli sildīsim eļļu ar emulgatoru un ūdeni, lai tie būtu vienā temperatūrā. Gatavojot kremu, ir obligāti nepieciešams rūpīgi nomērīt vai nosvērt izmantotās sastāvdaļas. Pretējā gadījumā krems var noslāņoties, tas var neveidot pietiekoši biezu konsistenci, vai tas var būt neatbilstoši šādas tipa. Tātad es rūpīgi nomēru 15 ml eļļas. Kā bāzes eļļu kremam es noteikti ieteiktu izmantot kādu no stabilajām eļļām, kuras nav jūtīgas pret karsēšanu. Savukārt visas tās eļļas, kuras nevajadzētu karsēt, piemēram, aviņu sēklu, naktsveces vai granātābolu sēklu eļļu, pievienot krema pagatavošanas beigās. Tātad šeit es lieku sildīties eļļu ūdens peldē un paralēli tūlīt likšu sildīties arī ūdeni. Paralēlās ūdens peldes ir nepieciešams tādēļ, ka lai ūdens un eļļa būtu vienā temperatūrā, kad mēs tos savienosim. Šajā konkrētajā kremā es izmantošu mājās gatavošanai visvienkāršāko emulgatoru emulsējušo vasku. Tātad kremam pievienošu aptuveni 5% šī te emulgatora. Tas konkrētā gadījumā būs 2,5 grami. To es ievaru eļļā. Gaidīšu, kamēr izkust. Kad emulgators būs izkusts, tas nozīmē to, ka šie maisiņi ir sasnieguši pietiekošu temperatūru, lai tos varētu savienot. Mājās gatavojot kosmētiku, es noteikti varētu rekomendēt izmantot termometru, lai varētu sekot līdzi temperatūras izmaiņām. Šajā gadījumā mums emulgators eļļā jau ir izkusts. Un arī ūdens temperatūra ir līdzīga eļļas un emulgatora temperatūrai. Kad emulgators eļļā ir izkusis un arī ūdens ir uzsilis līdzīgā temperatūrā, mēs abas ūdens peldes varam ņemt nost no līdz. Un tagad tās nepieciešams savienot. To dara sekojoši. Karsto ūdens fāzi es pievienošu eļļai un izmantojot šādu mini mikseri, rūpīgi sajaukšu.
izskatās tikko sajaukt eļļas un ūdens bāzi, atdziestot tā sabiezēs. Tajā brīdī, kad šis maisījums kļūs biezāks, tas būs sasniedzis aptuveni 40 grādu temperatūru, un šajā brīdī kremam var pievienot visas tās sastāvdaļas, kuras nevajadzētu karsēt. Tātad tās ir dažādas nerafinētas eļļas, kā jau es minēju, vai no aviņu sēklu, vai saules rožu, naktsecas un citas, kā arī ēteriskās eļļas un dažādas aktīvās vielas, kuras jūs izvēlaties pievienot savam kremam. Kremam atdziestot, tam droši var pievienot arī konservantu. Kamēr kremas dziest, es vēlos jums atgādināt, ka gatavojot šādus emulsiju tipa kremus, ir noteikti jāpievērš ļoti liela uzmanība higiēnai. Tātad visiem traukiem, kuros jūs gatavojat kremus, ir jābūt tīriem. Noteikti blakus nevajadzētu atrasties pārtikas produktiem, kuros var būt pelēņu sēnītes. Noteikti visus instrumentus pirms gatavošanas ieteiktu dezinficēt vai no ar spirtu vai ar spirta salvetēm. Šis te pats dezinficēšanas princips noteikti ir jāievēro arī traukos. Tātad traukos, kuros gatavojoties pildīt kremu, tie noteikti pirms lietošanas būtu jādezinficē, jo šāda emulsijas tipu kremos ļoti ātri spēja vairoties gan baktērijas, gan dažādas sēnītes. Tātad, lai dezinficētu trauciņu, mēs to varam vienkārši ļoti rūpīgi izslaucīt ar spirta salveti. Tikpat rūpīgi noslaucīt arī vāciņu. Un arī karoti, ar kuru mēs pildīsim kremu trauku. Krems jau lēnām sāk sabiezēt. Un šajā brīdī tam var sākt pievienot dažādas aktīvās sastāvdaļas. Ir jāatcerās, ka ja jums nav pietiekoša pieredze, lai pēc šādām krema izmaiņām noteiktā temperatūra, noteikti ir jāizmanto termometrs, jo daudzas no iespējamām sastāvdaļām kremā var zaudēt savu iedarbību, ja to pievieno pārāk augstā temperatūrā. Šoreiz kremam pievienošu tikai ēteriskās eļļas, bet šajā brīdī noteikti varētu likt klāt arī dažādus pulverus, vitamīnus, vai jebkuras citas papildus sastāvdaļas. Kremu rūpīgi sajaucam. Un izmantojot dezinficētu karotīti, pildam tāpat ar spirta salveti vai spirtu apstrādātā traukā. Šādus ailes tipu traukus es viennozīmīgi ieteiktu izmantot emulsijas tipu kremu uzglabāšanai, jo tie novērš krema saskarsmi ar gaisu, kā arī ar rokām, kas var būt potenciālie baktēriju un sēnīšu ienesēji kremā. Jāatceras, ka šādus emulsijas tipa kremus, kas ir pagatavoti mājās un kuros ir izmantots ļoti neliels konservanta daudzums, būtu jāizlieto apmēram 3 mēnešu laikā, un starp lietošanas reizēm to būtu vēlams uzglabāt leduskapī. Uzliekam vāku, un emulsijas tipa krems ir gatava.